Labdien visiem! Ir pulkstens 3, un mēs tuliņ arī varētu sākt. Gribēju pārliecināties, vai jūs dzirdat. Dzirdam. Dzirdam. Super! Jā, gribētu to zināt. Tad, jā, prieks jūs redzēt Sunstar Group šī gada noslēdzošajā webinārā par tēmu veselība un sabalansēts uzturs. Mūžīgais jautājums ir, mēs dzīvojam, lai ēstu, vai tomēr mēs ēdam, lai dzīvotu? Tādā gadījumā, kā būtu jāēd, lai mēs gūtu maksimālo labumu veselībai un labsajūtai? Un par to mums šodien pastāstīs Jānis Leitis. Webināra beigās būs iespēja jums uzdot jautājumus, tomēr, ja kāds jautājums rodas jau tā laikā, tad droši rakstat čatā, un tad noslēgumā mēs sniegsim atbildes uz jūsu jautājumiem. Tālāk došu vārdu Jānim. Lūdzu. Jā, paldies. Es ceru, ka arī man var dzirdēt un arī redzēt kaut kur mazā ekrānā. Uh, Varam. šodien, super. Tad šodien runāsim par veselību un sabalansētu uzturu. Ir ļoti, ļoti īss laiks sprīdis, lai to izrunātu. Protams, mēs varam pieskarties tikai kaut kādām dažām lietām, jo kādam ir lielāka interese, tad noteikti izmantojiet jautājumu sadaļu un ierakstiet savus jautājumus. Tiešām centīšos beigās arī atbildēt. Kāpēc varbūt ir vērts manī klausīties šodien? Esmu ieguvis divas augstākās izglītības uzturu sfērā. Esmu pabeidzis un ieguvis bakalaura grādu Rīgas Stradiņu universitātē uzturzinātnē, pēc tam devos studēt uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur ieguvu maģistra grādu sporta fizioloģijā un uzturā. Un pēc tam arī gadu pavadīju Amerikā strādājot gan kā fiziskās aktivitātes treneris, gan kā uzturu speciālists. Kā vispār tur nokļuvu? Esmu pats izbijis sportists un esmu vieglatlētis. Varbūt kāds ir dzirdējis, nav dzirdējis vārdu uzvārdu kombināciju, bet nākšu tādā arī mazliet vairāk par saviem sportiskiem sasniegumiem, tad jau ķersimies klāt pie tēmas. Ja nu kādam pēc tam rodās kādi jautājumi, droši var uzmeklēt mani vai nu sociālajos tīklos vai arī e-pastā, uzdot šos te jautājumus, ja interesē nopietnāka sadarbība, tad, protams, arī varam izrunāt tādas lietas. Kas vēl svarīgi, esmu arī Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzējs šobrīd, lasu lekcijas par sportu uzturu. Mana tēma, kā uzturu speciālistam, arī ir vairāk tendēta uz sportistu uzturu. Mans pamatdarbs ir konsultēt profesionālus sportistus uzturu jomā, sporta uzturu bagātinātāju jomā, un tas sportistu klāsts ir ļoti plašs. Daru, ja konsultēju jau vairāk kā 10 gadus. Un tur ir gan Latvijas hokeja izlases spēlētāji, basketbola izlases spēlētāji, gan Parīzes Olimpisko spēļu dalībnieki. Man bija 7 cilvēki, ne visi, protams, no Latvijas, bet tas sportistu klāsts ir gana plašs. Bet šoreiz mēs mazāk par sportistiem, vairāk par vispār to, ko ēdiens mums var palīdzēt un kā mēs varam mēģināt kaut kādās epizodēs sev izdarīt labu un mazāk kaitniecisku. Tā, mēģināšu pārslēgt. Tā, vēl pavisam īsi par maniem sportiskiem sasniegumiem, bet tiešām ātri esmu Eiropas U23 čempions tālēkšanā. 2012. gadā piedalījos Londonas Olimpiskajās spēlēs, tad pavadīju, un tad arī pabeidzu Rīgas Stradiņu universitāti. Tas arī bija izaicinājums gan pabeigt universitāti, gan sagatavoties Olimpiskajām spēlēm. Tad 3 gadi, kas tika pavadīti Amerikā, gan studējot, gan strādājot. 16. gads atgriezos Latvijā 15. gada, man liekas, nogalē, un varbūt kāds atcerās, bija veikala plauktos tādi baltais proteīna produktu dzērieni. Un tad tie bija daļai manas izstrādāti, tās bija manas idejas, kāpēc tur ir tādas garšas, kāpēc tur ir tik daudz cukurs, kāpēc tur ir tādas kombinācijas salikts, tās visas bija manas idejas kopā ar Tukumu Baltais, tad viņas tika realizētas. Šobrīd, gan, diemžēl, tie produkti vairs nav pieejami, bet tas varētu būt tāds lielākais sasniegums vai redzamākais sasniegums tieši uzturjomā. 2018. gads kļuva par Latvijas rekordistu 400 metros, un sākot ar 2019. gadu sāku būt kā docētājs Rīgas Stradiņu universitātē. Tā, tad ķeramies klāt, vērsim pie ragiem. Kā jau minēju, mums ir salīdzinoši maz laiks visu izrunāt, un es ceru, ka tā lekcija arī paliks kā tāda nevis
ka fonā telefonā kaut kur iet lekcija un, nu, kāds lika viņu klausīties, nu, kaut kas interesē, kaut kas nē, bet, nu, ka katrs vai vismaz lielākā daļa varēs kaut ko paņemt priekš sevis, kaut ko noderīgu, tad, nu, kā es teicu, tad mums sanāk iet tādos diezgan lielos vilcienos pāri, un tā ļoti specifiski nesanāks pieķerties. Bet, ja runājam par uzturu, tad kas vispār ir sabalansēts uzturs? Jo es gribētu teikt, gan izvēl, ja mēs uz ielas apstādinātu kādu cilvēku un prasītu viņam, kas ir sabalansēts uzturs vai veselīgs uzturs, mums atbildētu, ka tur ir varavīksnes krāsas šķīvis jāsakrāk, tur ir visi nepieciešamie dārziņi vai ļoti daudz dārziņu, vai salāti, daudzpusība un tā tālāk, bet nu, tā cilvēka realitāte un arī tas, ko es esmu novērojis strādājot ar saviem klientiem, nu, tad daudz kur tas pieklibā. Tipiski sportistiem viņiem vispār ir praktiski makaroni vai rīsi ar malto gaļu vai vistu, un no dārziņiem ir gurķis. Pieļauju, ka arī dažiem no jums iespējams tādas kombinācijas ir diezgan plaši izplatītas. Bet, mēs skatāmies uz uzturu definīcijām kā tādām, nu tad mēs varam apēst, gan jau visi zināt, ir kilokalorijas, kalorijas, tātad jebkas, ko mēs ar uzturu apēdam, mums dod kaut kādu enerģiju, ko mēs mēram kalorijās. Un mēs varam ēst ļoti neveselīgi un sakrāt visu kaloriju apjomu. Mēs varam censties ēst diezgan veselīgi, sabalansēt un arī sakrāt šo te pašu apjomu. Tātad, nu, tas nozīmē, tas būtu uzturs. Tātad, ja kāda veida enerģija, ko pēc tam ķermenis var izmantot. Savukārt sabalansēts uzturs būtu, ka mēs jau sākam skatīties, ko mēs ēdam, mazliet piedomājam. Arī ar uzturu bieži vien liekas, ka, nu, ja iet pie uzturu speciālista, tad jāsāk, ka es ir perfekti vai ideāli. Manuprāt, tā gluži nav. Vajadzētu vienkārši uzlabot tos paradumus, kas ir. Iespējams, jau ēdam diezgan pareizi, bet ir kaut kādas mazas nianses, kas parādās. Piemēram, tipiski ir Latvijā ēst kaut ko ļoti garšīgu vai sālu tieši vakaros. Ja tā diena ir bijusi salīdzinoši gara, esam beidzot tikuši mājās, gribās sev kaut kā prēmēt vai paskubināt, jo diena varbūt nebija tik veiksmīga. Un tad sanāk apēst tur kaut kādu kūku vai bulciņu vai smalkmaizīti vai saldējumu vai, nu, jebkas, kas no saldumiem varētu būt. Otra problēma arī, kas ir bieži novērojama, piemēram, cilvēki ēd ļoti liels vakariņas. Vakariņas ir dienas lielākā ēdienreize, ko arī varbūt nevajadzētu. Ar tādām lielām vakariņām mums sanāks izlaist brokastis, vai brokastis negribēsies ēst, tad sanāks apēst daudz mazāk, kaut gan tās brokastis būs daudz svarīgāka dienas ēdienreize, par ko es arī mēģināšu vēl pēc tam mazliet izstāstīt. Tad, ja mēs skatāmies par sabalansētu uzturu, tam vajadzētu būt uzturvielām bagātam ēdienam. Ko tas reāli praksē nozīmē uzturvielām bagāts ēdiens? Tad, nu, tādi tipiski piemēri, nezinu, vai daudz no jums, bet gan jau kāds arī ikdienā vai ik pa laikam izvēlās ēdienreizēs ēst brokastu pārslas. Un kur mums tās variācijas, ja izvēles ir ļoti dažādas. Varbūt ļoti saldas pārslas, varbūt visādas muslī pārslas, tur ar sēkliņām, riekstiem, žāvētiem augļiem, kaut kādām ogām klāt, kas dod pievienotā vērtību. Mums uzreiz ir divi varianti. Tā tad ir super saldās pārslas, kuras it kā visi zina, ka ir ļoti cukurots, bet, nu, reizēm tieši tās gribās. Un tad ir tādas pārslas. Mums ir baltmaize, mums ir rupmaize vai pilngraudu maizes, visādas ar sēkliņām atkal. Un tad vēl no variantiem ir ātrvārā mauzu pārsla putra, pilngraudu auzu pārsla putra. Atkal divi varianti, tie paši pilngraudu makaroni, parastie makaroni, brūnie rīsi, baltie rīsi. Tātad visi šie otrie piemēri, ko es minēju, pilngraudu produkti, viņi mums būs uzturvielām bagātākie ēdieni. Tie paši dārziņi, mums ir lielāka daudzpusība, mēs ar dārziņiem varam savākt daudz vairāk dažādu uzturvielu. Nākšā lielā problēma, liekas, Latvijā ir saprātīga porcija lieluma. Tas ir nācis jau, man liekas, ar daudz tradīcijām, ir daudz sakām vārdi. Mums ir tūlīt tuvojās svētki, Ziemassvētki, jaunais gads. Ir ģimenes, kas joprojām piekop, ka ir jābūt tur 12 ēdieniem, vai, nu, tie var būt arī kaut kādi citi svētki, kā dzimšanas dienas svinības vai jebkas cits, kur tie galdi tiek pārklāti ar visu, kas ir iespējams. Liekas, ka tas viss ir arī jāpēta. Ja mēs skatāmies tādas tipiskas viesības, kas mums ir, mēs visi apsēžamies pie galda, apēdam daudz par daudz, kaut kādu pusstundu mums ir tāda viegla eiforija, ka, nu tagad ir tas pagaršots, tas, un pēc tās pusstundas uznāk tāds liels pagrums, ka liekas, ka, nu, laikam jau ir sakrājies nogurums un gribētos varbūt atgulties vai, nu, katrā ziņā negribētos iesaistīties komunikācijā, sarunāties ar blakus sēdošajiem vai tur, nezinu, doties kaut kādās galda spēlēs vai
kaut kādās citās aktivitātēs. Līdz ar to, nu, tā ir problēma. Tātad, un otrs, bieži vien teica, ka, nu, nedrīkst jau neko atstāt, ja esam paņēmuši, ir viss jāpēj līdz galam. Tad, ja ķermenis jūtās, ka bija pietiekoši, nav problēmas paņemt līdzēdienu, ja mēs ēdam ārpus mājas un apēsim mazliet vēlāk, lai nav tā, ka mēs apēdam šīs te lielās porcijas, pēc tam jūtamies patiesībā slikti, diezgan neproduktīvi. Ja mums ir sevišķi jāiet atpakaļ uz darbu, par to es arī vēl iedošu vienu piemēru nākošajā slaidā, tad, nu, šie te mazās porcijas mums īstenībā dos lielāku produktivitāti dienas laikā. Kaut gan mēs apēdīsim to pašu kaloriju daudzumu, jeb enerģijas daudzumu, bet sadalot viņas vienmērīgi dienas laikā vairākas reizes, mēs jūtamies daudz aktīvāk, lai šis nogurums nav tik izteikts un tā tālāk. Nākšais regulāri ēšanas laika. Pieļauju, ka arī daudziem no jums darba dēļ kaut kādas sanāksmes sapulces ir brīži, kad, nu, pusdienas vairs nesanāk vai neiekrīt tajā laikā. Nu, būtu vēlams, ka tās ir daudz maz regulāras. Protams, ja tur ir kaut kāda viena reize nedēļā, ka viņas izkrīt, tad kompensējam varbūt ar uzkodām. Bet lai nav tā, ka šodien steiga brokastis nesanāca, nu pusdienās arī nekas īsti nesanāca, apēdu tur vienu banānu, nu nekas vakarņās jau kārtīgi paēdīšu. Lai tādas reizes nav, jo tas veicinās ieradumus, kas beigās novadīs pie nevēlamām sekām. Lai arī ēdīsim maz, dienas gaitā, dienas beigās mēs varam apēst par daudz, un tā liekā masa mums, diemžēl, Latvijā tie cipari ir diezgan slikti. Tā kā pats pavadīju vairākus gadus Amerikā, tam likās, ka, nu, latvieši mēs esam tādi ļoti slaidi un ļoti aktīvi cilvēki salīdzinājumā ar amerikāņiem. Tad, nu, jā, man liekas, ka, protams, tur joprojām tie cilvēki ir krietni vien lielāki masās, bet mūsu statistika Eiropā arī ļoti slikta. Mēs esam kaut kur top 3 aptaukošanā ziņā, kas nes vērumu līdzi visādi problēmu, kas ir daudz veselības skaidrs, ko arī daudz, Covid laikā sāk aiziet pie ģimenes ārsta, pēkšņi izrādās, ka ir augsts asinsspiediens vai tur ir cukura diabēta pazīmes, ko cilvēks līdz šim nebija konstatējis, likās, viss ir kārtībā. Tātad tas var pie tā no šī te liekā masa var izraisīt ļoti daudz blakus problēmas. Kas vēl, par ko mēs pašās beigās parunāsim, pietiekoši un labu šķidrumu uzņemšanu? Es ceru, ka daudziem no jums ir vai nu tējas vai kaut kādu ūdeņu, klausoties šo te lekciju, jo ik pa laikam būtu nepieciešams padzerties. Katram tas daudzums ir mazliet savādāks, cik būtu jāizdzer dienas laikā, katrs arī zina, kurš rīs mazliet vairāk, kurš rīs mazliet mazāk. Nav tāda vienota, nu, plus mīnus mēs varam teikt 2 litri, bet ja kāds, piemēram, fiziski aktīvāks cilvēks vai arī izvēlās varbūt uz darbu doties ar kājām vai braukt ar riteni, un šobrīd ritenis varbūt nav tā labākā izvēle, bet iespējams kāds arī to izvēlās šobrīd, tad tur tiek vairāk tērēta enerģija, līdz ar to mēs vairāk svīstam, dzeram mazliet vairāk šķidrumu. Kāds varbūt dienas laikā ir ļoti pasīvs, tad nu, tas šķidrums varbūt mazāk pazūd, bet nu, katrā ziņā tikai padzeroties ūdeni, mēs varam ļoti uzlabot savu labsajūtu. Ir daudz joku par to, ka sāp galva ir jādzer ūdens, bet tā tiešām ir. Galvas sāpes bieži vien var būt radīts tā, ka mēs esam par maz dzēruši šķidrumu ikdienā, arī dzēruši šķidrumu, kas nav tā kā veicinoši, nu, kas mums palīdz tieši izvadīt šķidrumu, pieņemsim dažādi kofīna dzērieni, alkohols, kas arī daudziem cilvēkiem īstenībā ir problēma. Kad es skatos, ka man ir daudz cilvēku, kas varbūt nav sportisti, un arī sportistiem tā ir problēma, bet ikdienā izdzer glāzi vīnu, lai tur kaut ko stiprāku, un tā nav viena reize nedēļā, tās citreiz ir 2, 3, 4 reizes nedēļā, kur nedēļas beigās tur pirmkārt savācās gan kalorijas, gan arī otrs, ka mums nesanāk labi atjaunoties, lai arī pēc, nezinu, 1 vai 2 vīnu glāzēm liekas, ka miegs ir labāks vai saldāks, būtībā tā atjaunošanās notiek daudz sliktāk. Un miegs arī nav tik kvalitīvs, kas mums, tā kā mums nākšā dienā atkal jāiet uz kaut kādām aktivitātēm, tas mums varbūt kā traucēklis. Kādas priekšrocības jums ir sabalansēta diēta, par ko es tā ļoti vispārīgi šobrīd izstāstīju? Samazinām slimību risku, jo mēs ar pārtiku cenšamies atrast dažādas vitamīnas, minerālvielas, pirmkārt jau pamat uzturvielas, par kurām mēs tūlīt izrunāsim, lai nodrošinātu to, ka ķermenis jūtās labi, ķermenim viss pietiek, viņam pietiek, pieņemsim, antivielas, no kā saražot antivielas mēs ražojam no olbaltumvielām, par ko mēs ar tūlīt parunāsim. Kas vēl mums samazinās tauku masu, uzlabojas liesā masa. Liesā masa, ja kāds nezina, tā ir muskuļu masa. Visiem ieteiktu mazliet palielināt muskuļu masu. Sevišķi sievietes bieži vien baidās no kaut kādiem spēka treniņiem, bet nav obligāti jāiet uz trenižera zāli. Spēka treniņi ir daudz un dažādi, bet
ilgtermiņā tiešām visiem un daudz pētījumu, ko es esmu lasījis, priekš ilgdzīves, priekš kvalitatīvas ilgdzīves, vienmēr ierosina to, ka mums ir vajadzīga šī te palielinātā muskuļmasa, jo pienāk viens vecums, kad mums sāk muskuļi noādīties. Mēs to vairs nevaram apstādināt, un tad nu, jums ir mazāk muskuļu, jo mēs esam nekoordinētāki, lielāki trauma riski, lielāki krišanas riski un tā tālāk. Bet, nu, tas, protams, ir vecumdienās, bet tas laiks skrien ļoti ātri, tāpēc ir svarīgi ielikt labas pamatas sākumā. Kas vēl svarīgi, sevišķi bieži vien sievietēm uzlabot šūnu kvalitāti. Ādas kvalitāte, nagi, mati, zobi, kauli. Nereti mēs šobrīd lietojam daudz dažādas uzturu bagātinātājas, lai tieši šīs lietas uzlabotu. Patiesībā mēs to varam izdarīt, ja mums ir ļoti daudzveidīgs, daudzpusīgs uzturs. Nav jāpārspīlē, ka pilnīgi katrai ēdienreizei ir jābūt savādākai, bet, nu, ja mums ir, piemēram, mēs ejam kaut kur ārā ēst, cenšamies varbūt izvēlēties ēdienus, kurus ikdienā nesanāk varbūt mājās pagatavot un redzam, ka tur ir lielāka dažādība. Uzlabot locītā darbību. Jo daudziem cilvēkiem, ne tikai sportistiem, parādās dažādas problēmas ar nodilst locītās, saites sagurst, plīst, muskuļu plīs, un tur nav obligāti jābūt profesionālam sportistam. Jauniešu vecumā šī sabalansētā diēta, ēdienkārt uzlabo augšanu attīstību. Tātad ļoti svarīgi, pieļauju, ka daudziem mums arī ir bērni, tad tas ir tas vecums, ka mēs nekad nezinām, vai bērns izaugs 5 centimetrus gadu laikā vai 2 centimetrus. Un tas arī ir bieži vien problemātiskais laiks, lai vispār pierunātu, apēst kaut ko veselīgāku vai daudzpusīgi ēdienkārt attīstīt. Bet tas ir ļoti svarīgs posms, jo tad, nu, tas jaunietis var sasniegt iespējams daudz lielāku potenciālu. Uzlabot kognitīvā darbība, ir smadzeņu darbība, tātad domāšana, koncentrēšanās spējas, to visu mēs varam uzlabot ar ēdienu. Tāds tipisks piemērs ir, gan jau kāds arī no jums ir saldumu mīls, jo mēs darbā pieņemsim medīsim vairāk saldumus, un parasti tie saldumi tā viens apēdās, un tāds man piemērs ir, es konsultēju vienu ārsti. Ārstiem dažreiz ir paradums, ka cilvēki joprojām nes kaut kādus tur saldumus, kā pateicību, un viņi vēlējās notievēt, un viņi ēd Rafēlo konfekts. Un, nu, tā Rafēlo, nu, tur viena Rafēlo liekas, nu, tur nekas daudz nav. Un dienas laikā apēdam tur, nezinu, 5, 6 Rafēlo liekas, nu, tas tāds mazs našķis, ko uzgrauzt. Būtībā viens Rafēlā ir apmēram 60 kalorijas. 5 Rafēlā, nu, tātad 300 kalorijas. Šāda sievietē tas dienas norma bija 1800 kalorijas. Tad sanāk, ka diezgan lielu procentu no tā, ko varēja apēst dienā ar kaut ko kvalitīvu, mēs aizstājām ar tādu vienkāršu cukuru ar taukiem. Un no tiem Rafēlo nekāda sāta sajūta nav. Tas tiešām liekas tāda viegli uzkoda, gaisīga, ka tur to jau pēdienu īsti nevar uzskatīt. Otrs, ja mēs ēdam daudz saldumus, ļoti grūti koncentrēties. No vienas puses smadzenēm vajag enerģiju no hidrātiem, kas būtu arī saldumi, bet no otras puses mums visu laiku ir tāds nemieris. Tās cukuru svārstības mums var iedot šo te nemieru. Tie, kas varbūt sporto nodarbojas fiziskajām aktivitātēm, tad var uzlabot enerģiju, izturību, uzlabot spēku un jaudu, samazināt arī traumu risku, un kas visiem svarīgi uzlabot miega kvalitāti. Mūsdienās ļoti daudz cilvēki guļ ļoti maz. Man ir cilvēki, kas guļ 4 stundas, 5 stundas, tās, ka ar to pilnībā pietiek. Ir daudz darba, ir daudz visādi hobiji, un tad no visam nepietiek laiks. Bet nu, tādas normas, kas ir ieteikts par miegu, ir 7 līdz 9 stundas. Tad, nu, tas būtu tas, ko būtu vismaz jācenšas ievērot. Vismaz lielāko daļu nedēļas jāturās pie šāda režīma. Zinu pats, nevienmēr tas ir viegli izdarāms, bet nu, tas būtu tas, kas mums ķermenim ļautu atjaunoties. Turpinām par ēšanu. Ir dažādi uzturu speciālisti, dažādi ieteikumi. Tas mans ieteikums, kad būtu dienā jāēd 5, 6 ēdienreizes. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē 5 vai 6 vakariņas un pusdienas jāpēd dienas laikā. Tad ir 3 pamatēdienreizes, brokastis, pusdienas, vakariņas. Neieteikt izlaist nevienu no ēdienreizēm. Un pēc tam mēs ieliekam 2 vai 3 uzkodas dienas laikā. Un studējot, bija viens foršs profesors no Amerikas, kas diezgan forši izskaidroja, paskaidroja, kā to var vieglāk pasniegt šo informāciju. Tas ir līdzīgi, kā mēs dedzinātu ugunskura. Ja mēs ugunskurā ieliekam visas pagals uzreiz, mums ir daudz uguns, ir liesma, ir enerģija, ir siltums, bet saliekot visas pagals uzreiz, viņas ļoti ātri ir izdeg. Ja mēs tās pašas pagals metam ugunskurā visu laiku, mums visas dienas laikā ir enerģija, mums ir siltums.
Tātad, nu, līdzīgi arī jums gan jau ir kaut kādi pusdienu piemēri, kur aizvien pusdienās, tur nereti ir pirmais, otrais, kādam vēl saldais. Visu apēdam, ejam apakaļ uz darbu, paiet kaut kāda pusstunda pēc ēšanas, ļoti grūti koncentrēties, ļoti grūti pieslēgties informācijai, nezinu, tur atnācis rēpas, 10 minūtes skatāmies ekrānā, mēģinam kaut ko rakstīt, liekas, ka, nu, varētu bišķiņ pagulēt un tad gan būtu enerģija. Un citreiz liekas, nu, tas rīs laikam bija tik nogurdinošs, kad nu jā, esam saguruši. Kaut gan īstenībā, kas notiek, mums notiek asins cukuru un insulīna svārstības, tātad, ja mēs apēdam praktiski gan jebkuru rohidrātu, tas var būt graudaugi, makaroni, rīsi, kartupeļi vai salāti vai kaut ko saldu apēdam, tātad mums asinīs palielinās cukuru līmenis. Ķermenis diezgan gudrs, viņš mēģina to asins līmeni kaut kā kontrolēt, normalizēt un salikt pa vietām. Tad izlaiž tāds hormons insulīns. Un šis te hormons saliek cukurus pa vietām, lai viņi nav par daudz asinīs, un tad mums sanāk tāda ļoti krāsa šī svārstība, ka cukurs uzlec augšā, cukurs nokrīt lejā. Tā kā nokrīt lejā, mums visiem nāk miegs, grūti kaut ko padarīt. Iedomājamies darba dienas beigas, kāds uzaicina mūs, nezinu, uz pastaigu vai vasarā, nezinu, uz kaut kādu pludmales volejbola maču, vai vienkārši izbraukt ar riteņiem vai garāk pastaigāties. Galīgi negribās to darīt. Liekas, kad ir nogurums, tā diena bijusi gara, nogurdinoša. Viens mazs triks, kas citreiz var palīdzēt, protams, ja tur nav kaut kāda cita apstākļa sakatība, ir tas, ka mums ir daudz šīs te uzkodas. Uzkodām nav jābūt lielām. Tie, kas tur skatās, pieņemsim, pie savas svara, svars var būt par daudz, varam apēst uzkodā dārzeņus. Ja svars nav problēma, un tad varam ēst augļus, kāds varbūt kādreiz ir apēst kādu saldumu, riekstus, tā kā tās uzkodas var būt daudz un dažādas, var kombinēt vairākus produktus, apēst vienu, bet tas nenozīmē, ka tur tagad ir kaut kas ļoti jāgatavo, un tā var būt viegli uzkot, kā jau minēju, savu riekstu. Nākšais skatāmies individuāli. Pieļauju, ka daudz no jums arī sporto. Es ļoti ceru, ka daudz no jums sporto ir atraduši kaut kādas aktivitātes, kas aizrauj, jo tiešām jau vairāk lasu pētījums, tas sports nav jābūt profesionālā līmenī, un lielākā daļa arī nekad nebūs, bet tīri priekš sevis vispār tādas Eiropas rekomendācijas ir 3 reizes nedēļā vismaz stundu atrast sev pasportot, kas ir tā kā minimums, kur teikt, ka nu, 90% cilvēku pat to nespēja nodrošināt, bet jo vairāk pētījumi par kvalitatīvām vecumdienām, jo visur parādās, ka cilvēki ir sportojuši. Bieži vien satiekam cilvēks, kam ir 90 plus gadi, kuriem nav demence, Alzheimers, kur ir spējīgi par sevi parūpēties, viņi ir fiziski aktīvi, vai tie ir treniņi, vai tas ir kaut kāds fizisks darbs, tur, nezinu, sagrābt lapas vai stīrīt sniegu tādā pašā vecumā, bet viņi to regulāri dara. Un ļoti bieži ir tā korelācija, kad tādi cilvēki, kas 90 plus gados spēj par sevi parūpēties un ir diezgan aktīvi, arī sociāli aktīvi, tad viņi ir fiziski ļoti aktīvi. Skatīties individuāli, nu, kā es minēju, daudz hobiju līmenī varbūt brauc ar riteni. Vienīgais laiks, ka braukt ar riteni, ir vairāk cilvēku, kas dodas braukt ar riteni 5 no rīta. Tad atkal ir jautājums, ēdam brokastis, neēdam brokastis, un tad viņš ir ļoti agri jāēd, tad iespējams ir mazliet lielāks vakariņas vai ir pēc treniņa uzkodas lielāks. Ir amatieru hokeja spēlētāji, kas man arī ir daži, ka, piemēram, pieejamais ledus ir 10 vakarā, hokejs beidzās 12, ēst vakariņas, neēst, izdzert kaut kādu proteīnu dzērienu. Atkal ļoti individuāli jāstāsta, kāda ir tā diena, un tad, nu, izrunājot ar cilvēku individuāli, var saprast, vai tas proteīnu dzēriens tur der, vai varbūt tam cilvēkam tādu nevajadzētu. Izrunāsim tā ļoti primitīvi ātri par visām uzturvielām. Noteikti kaut kur ir dzirdēts rohidrāti, olbaltumvielas un tauki. Un tad, protams, mēs viņus varam dalīt smalkāk un runāt mazliet ilgāk un garāk, bet šoreiz mums tiešām ir ļoti mazs laiks un jāmēģina atstāt kaut kāda informācija, kas ir paliekoša un labi jūs iespaidos. Tad rohidrāti ir visi graudaugu produkti, augļi, dārzeņi, saldumi, saldināti dzērieni, visur, kur ir cukurs, tie visi būs rohidrāti. Atšķirības starp viņiem, tā primitīvi runājot, ir cik ātri viņi mums asinīs maina cukura līmeni. Tie, kas maina lēnāk, tie skaitās labāk, tie, kas ļoti strauji maina, tie skaitās sliktāk. Piemēram, baltmaize, kāpēc skaitās slikti, jo viņi arī ļoti ātri mums pātrinās cukura līmeni asinīs. Arī tie paši augļi citreiz, ļoti saldas vīnogas, piemēram, var arī ļoti strauji palielināt asins cukura līmeni. Tāpēc arī ļoti saldi augļi citreiz ir limitētā daudzumā, kaut gan mums ir asociācija auglis, ļoti veselīgi, bet visur ir normas, visur jābūt normas robežās.
Kas būtu tādas lietas, ir produktu nohidrātiem, kur mēs varam dot zaļo gaismu, tad dārzeņi, augļi, ogas, pākšaugi ļoti būtu labi, ka ikdienā iekļaujam vai nu cenšamies ikdienā nedēļas ietvaros iekļaut kaut kādus pākšaugus, vai nu lēcas, vai pupas, vai zirņus, un pilngrādu produktu. Kad ir iespēja, cenšamies izvēlēties pilngrādu produktus, jo šķiedrvielas mums būs pilngrādu produkti, jo šķiedrvielas, gan jau kaut kur esat dzirdējuši, veselību veicinoši uzturviela, un tad šīs šķiedrvielas mums ir jāatrod. Šķiedrvielas ir piemēram visādi apvalciņi, piemēram pilngrādu daudz pārslās nereti jūs redzat, ka viņas ir tādiem apvalciņiem, tad ir piemēram mizas augļiem, ir šīs šķiedrvielas, riekstiem miziņas ir šķiedrvielas, tātad pākšaugiem, pupām, zirņiem miziņas ir šķiedrvielas. Tātad tās lietas, kas mums ir jācenšas savākt. Protams, atkal normas robežās. Nesen bija rudens, gan jau kādam no jums ir savi augļu dārzi vai radiniekiem vai tuviniekiem kaut kur ir. Un arī tipiski piemēri, pieņemsim, ir cilvēki, kas dienas laikā apēd 10 ābolus. Tagad es saku, ābols varbūt mazāk, cilvēks saka, bet tas ir lācis no paša dārza. Tas ir bio un eko ābols, tur nav nekāda problēma, un es labāk ēdu tādu nekā veikalā būtu. Kur viss ir kārtībā, tā arī ir, bet 10 āboli, tāds vidējs ābols, teiksim, 100 kalorijas, ļoti salds, liels ābols, pat līdz 200 kalorijām varbūt apēdam dienā, teiksim, 10 šos te ābolus, kas ir rudenī ļoti daudz cilvēku, diezgan daudz ēd ābolus. Mēs varam salasīt 1000 ekstra kalorijas, kas atkal liekas, ka tas jau nekas daudz nav, un kad es jau tikai 10 ābolus apēdu un pat nemanot, un tik un tā jau gribās ēst. Līdzīgi kā ar tiem Raffaello. Tikai šeit varbūt būs mazliet lielāka pievienotā vērtība. Bet kaloriju skaitu tas nemaina. Ja arī cilvēks, piemēram, medu lieto ļoti daudz, jo dzirdējuši, ka medus ir labs, viņš ir labs, bet viss ir atkarīgs no dozām. Ja tur medus parādās 6 ēdamkarotes dienā un tā katru dienu, cenšamies varbūt samazināt svaru, tad tas varētu būt viens no, ko mēs varētu samazināt, jo tur diezgan daudz cukuru un ātri sakrāsies kalorijas. Kas būtu tie produkti, no kuriem mums vajadzētu negluži izvairīties, bet skatīties, lai viņi nav dominējoši uzturā. Un diezgan grūti no viņiem izvairīties, un cilvēki, kas ir mazliet aizraujušies, viņiem vispār liekas, ka tie produkti ir visur, un nezinu, ir darbā kaut kādas sanāksmes, dzimšanas dienas svinības, tur arī tiek atnest visādi dažādi saldumi. Man liekas, gan izsevišķi lielos kolektīvos, tad katru otro dienu kādam varbūt kāds kaut ko svin, un ir našķi un saldumi pa ceļam. Bet jāuzmanās no galda cukuru. Ir cilvēki, kur diezgan veiksmīgi ar to ir tikuši galā, bet ir cilvēki, kas ļoti daudz ikdienā lieto cukuru. Tur pie tējas 2-3 karotītes, tad tur pieliek 2-3 karotītes un ļoti, ļoti ātri. Es personīgi satraucos no cukura, bet ja mēs visbiežāk aizbraucam pie vecākiem cilvēkiem, kuriem garšas sajūtas jau mazliet sāk pazust, un kas ir pieraduši pie saldiem produktiem, aizbraucam un tur tiek pagatavot, nezinu, tēja vai kaut kāda plātsmaize, viņi ir pārcukuroti, ir ļoti manām, ja mēs kādu laiku esam atraduši no cukuru, to var ļoti labi izjust. Dažādi deserti, arī skatāmies ceļš pie tās pašas pieminētas biznesa pusdienas vai darba pusdienas, kas skaitās kompleksās. Saldo ēdienu, ja zinām, ka tomēr bišķiņi ir problēmas ar svaru, gribētos viņu samazināt, skatāmies, varbūt tajā dienā viņš nav vajadzīgs. Ja zinām, ka tajā dienā mums būs fiziski aktīva, grasamies aiziet varbūt uz kaut kādu treniņu vai no darba dosimies kājām mājās, kas ir pietiekoši ilgs laiks, tad tā diena varbūt ir atšķirīga no citām. Tas deserts kaut kādā ziņā ir nopelnīts, bet mēs viņu kaut kur varam izmantot, jeb šo te ātro enerģiju. Šokolādes batoniņi arī ļoti problemātiski. Iebraucam, jebkurā veikalā pie kasēm viņi visur stāvēs, un tā kā gribās ēst, liekas, viegli uzkot, vismaz rendējuši kaut kādu izsaukumu, pēc tam jau paēdīšu no benzīntankos. Bet ļoti tukšas kalorijas, un tie cilvēki, kuriem kalorijas ir problēma, jeb ir liekais svars, viegli apēst, grūti iztērēt. Augļu sulas ļoti līdzīgi. Viens ir paciņas sulas, otrs ir svaigs piestās sulas. Bieži vien liekas, svaigs piestās sulas, tās jau ir labās sulas. Daudz vitamīnu, šķiedrvielas, biezuma, kas dod šķiedrvielas, bet tur ir ļoti daudz kalorijas. Tie cilvēki, kuriem ir problēmas ar svaru, atkal uzmanamies no svaigas piestiem augļu sulām. Tiem cilvēkiem, kuriem jāpieņemas svarā, tiem parasti iesaka svaigas piestās augļu sulas. Limonādes. No Latvijā tas nav tik izplatīti, piemēram, Amerikā ir ļoti daudz cilvēku, pat nemanot, ka viņi ikdienā izdzer tur 2-3 limonādes, dažādākās vai nu buņģiņās vai pudelēs, bet tā ir tikai tāda rutīna, kas ir iegājusi man arī
profesori bija, kas man likās, ka nu, absolūti neiet kopā, bet tad viņi pasmaņu saka, tā jau ir diētiskā kola, kur arī jums neieteikt šīs te diētiskās kolas vai garšīgos dzērienus bez kalorijām, ja tur ir mākslīgie saldinātāji, par kuriem šobrīd vēl ir tādi apšaubām pētījumi, un es teiktu, ka labākie ir iespēja mēģinam izvairīties. Un jau minētie ļoti saldie augļi. Mēs varam pārspīlēt atkal, nezinu, ir ļoti saldas vīnogas, nopērkam veselu ķekaru ar vīnogām, visu arī apēdam, esam mazkustīgi, ļoti daudz cukuru, un kur vēl problēma, mēs parasti tas pats piemērs ar vīnogām, mēs nereti apēdam vīnogas tieši vakaros. Tad, kad mēs ejam gulēt, mums īsti enerģija vairs ātri nav vajadzīga. Kaut gan saldumi, gan ļoti saldi augi, viņi mums iedos ļoti ātru enerģiju. Tad uguns, kurā mēs sametam šīs te ātrās pagalas, kurām nu tad īsti nav pielietojums. Un tad, kad ilgākā laikā nav pielietojums ogļhidrātiem, mēs viņus saglabājam taukos. Nu, nevienmēr, bet, nu, ja ir ilgāka laika un tiešām ir enerģijas pārpalikumi, tad uzglabājās tauka enerģija, ko ir ļoti grūti tērēt. Tauks nodzīt, un tas nav tik viegli ar fiziskām aktivitātēm. Nākošā lielā uzturgrupa, kur arī ar ogļhidrātiem cilvēkiem parasti nav problēmas viņas dienas laikā savākt, tad olbaltumvielām panas pieredzes rāda, ka ir problēmas viņas uzņemt. Ja mēs skatāmies uz spogulī, tad visu, ko mēs redzam, ir kaut kāda veida olbaltumvielas. Un tā primitīvi runājot, tie ir tādi kā spēļu klucīši. Un dažādas krāsas, dažādi izmēri, viņi visiem ir kaut kādas nozīmes. Tur ir orgānus veidot, imūnsistēmas šūnas, jeb antivielas, tad ir muskuļaudi, kas varbūt sportistiem vairāk interesē, tāpat āda, gan jau ir dzirdēts kolagēns, kas arī ir olbaltumvielas. Tātad tie mazie klucīši var izveidot visu, kas ķermenim ir vajadzīgs. Visu, ko mēs vizuāli varam redzēt, praktiski sastāv no olbaltumvielām. Priekšā ir bilde, kur mēs par olbaltumvielas varam sastapt, kur viņas ir atrodamas uzturā. Un visbiežāk mēs viņas redzam dzīvnieku valsts produktos, gaļas produktos, tātad gaļa, zivis, olas, piena pārstrādes produkti. Mums Latvijā ir diezgan attīstīta piena pārstrāde, mums ir dažādi jogurti ar olbaltumvielām, mums ir sieri ļoti daudz, mums ir visādi proteīni, pudiņi, smūtī, biezpiena sieriņi, biezpiens, ļoti daudz produktu. Mēs ceļojam vairāk uz kādām dienvidu valstīm, kur ir silts ikdienā, tad šie piena pārstrādes produkti būs mazliet mazāk, jo vienkārši loģistika ir diezgan apgrūtināta un ir grūti arī uzturēt šādus te produktus. Parunāsim nākušajā slaidā arī par devām, cik daudz būtu jāpēd, un es pēc tam parādīšu arī piemērus, cik tad ikdienā un kur mēs viņus varam atrast, un tad varēsiet paši padomāt, vai jums sanāk vai nesanāk. Kāpēc es teicu, ka problēmas jau vairāk kā 10 gadus sekoju cilvēku ēdienkartēm līdzi, un es esmu sastapies ar to, ka ļoti daudz cilvēku pirms sadarbības sākuma, ja pirmajās nedēļās ar sadarbību ēd stipri par mazu olbaltumvielas. Kaut gan citreiz mediķi norāda, ka daudz cilvēku ēd par daudz, bet es teiktu, tāds vidējais tomēr ēd par mazu olbaltumvielu dienā. Kas var notikt, ja jums ir par mazu olbaltumvielas? Līdzīgi kā es centos pievērst jūsu uzmanību, ka man it kā lādējās baterija ārā, tad, nu, šī gadījumā tas vairāk ir, lai apzīmētu, kad kāds ir trūkums olbaltumvielām, tad pirmkārt muskuļu noārdīšanās. Arī jūs neesat profesionāls sportists, tad jums tas ir vēl svarīgāk, iespējams, kāds ir, es nezinu, bet tad šī gadījumā jums zaudēt muskuļu masu ir vēl vieglāk nekā sportistam, kurš ikdienā vēl trenējās. Ja jūs salīdzinoši reti nodarboties fiziskajām aktivitātēm, es iepriekš minēju, ka šai muskuļu masai ir ļoti liela nozīme. Un nevajag pārspīlēt, tur nav jābūt super definētiem muskuļiem un tā tālāk, bet vienkārši ir jābūt optimālai, mazliet palielinātai muskuļu masai, lai mums būtu labākas vecumdienas, un arī ir vēl daži bonus, par kuriem tūlīt parunāšu. Bet, ja mēs vēl tad noārdam savus muskuļus, nu, tad mēs ejam ļoti atgriezti ceļu vai paši sev šaujam kājā ilgtermiņā. Viena no lietām pavainās imūnsistēmu, ko es minēju pie šīm antivielām. Trešā lieta samazinās metabolismus. Ko nozīmē metabolisms? Vielmaiņa. Tad, cik mēs labi varam visu pārstrādāt, cik mums ātri viss sadeg. Un gan jau kāds no jums arī ir par kādu teicis vai dzirdējis, ka nu, tas jau ir ēst visu, ko grib, vai viņa tur jau vispār nekādas svars nenāk klāt nekad. Ļoti iespējams, ka šim cilvēkam ir paaugstināta vielmaiņa, un viens no iemesliem ir tas, ka ir paaugstināta muskuļu masa. Tad iedomājies, ka mums ir kājās vairāk muskuļi. Mēs uz darbu ejot izdomājam, ka mēs nevis brauksim ar liftu,
uz ceturto stāvu, bet uzkāpsim ar kājām. Ejot ar kājām augšā, nu tad mums ir savs ķermenis jāpieceļ augšā pa trepēm, lai to izdarītu, muskuļiem ir jāsaspringst. Mums ir vairāk muskuļu, mums vairāk vajag enerģiju. Enerģija mums nāk no kalorijām, tātad mēs varam iztērēt vairāk kalorijas, veicot ikdienas darbus, mums muskuļu masa ir lielāka. Līdz ar to mēs varam vairāk apēst. Mums ir kaut kādi bonus punkti uz kalorijām, jo mēs ikdienā ar savu lielo muskuļu masu dedzinām daudz kaloriju. Kas vēl traucēts hormonu balanss, kas var ietekmēt ļoti daudz dažādas lietas. Protams, tauki būs vairāk atbildīgi par uh, hormonu veidošanos, bet arī olbaltumvielām ir nozīme. Palielināta matu izkrišana. Iespējams, kāds ir novērojis to pēc dušas, kad vairāk matu krīt ārā vai vienkārši matu samazinās vizuāli redzami. Bet arī tas, ka mums pietrūkst olbaltumvielas, var veicināt šo te problēmu. Vispārējais nogurums. Tad, ja esam pieķēruši sev, ka ir palielināts nogurums, tur var būt gan vairāk aspektu. Mums var trūkt D vitamīns, mums var būt par maz olbaltumvielas, tie paši ogļhidrāti, iespējams, kāds ir dzirdējis, ka ogļhidrāti slikti, un tad uzturā ir pilnībā nogriezis viņus un jūt, ka nu, vispār nav vairs enerģija. Tad tas varbūtības, kas to ietekmē, ir daudzas, bet viena no tām arī ir nepietiekams olbaltumvielu daudz. Tad jau iepriekš minēju par devām. Tāds vidējs cilvēkam, kas ar sportu ikdienā nenodarbojās, ir aptuveni 0,8 grāmi uz ķermeņa masas kilogramu. Jūs visi, cerams, zinat savu svaru, plus mīnus, un tad ļoti primitīvi varat pareizināt ar 0,8 vai nu varat nopaļot uz 1, tad vispār nekas nav jāreizina, tad tik, cik jūs sverat, tik gramus ar olbaltumvielām jums dienā būtu jāpēd, ja jūs fiziskajām aktivitātēm nenodarboties nemaz. Tajā brīdī, kad jūs sākat likt klāt kaut kādas fiziskās aktivitātes, šī deva ievērojami palielinās. Tātad no 0,8 līdz 1,2 un no 1,2 līdz 2. Tātad fiziski aktīvie cilvēki varijē robežās no 1,2 līdz 2. Šie cipari liekas ļoti mazi, ja mēs skatāmies šeit. Tātad tā atšķirība ļoti, ļoti minimāla, vai ne? Bet, ja mēs ieliekam svaru, pieņemsim, man ir daži basketbolisti, kuriem ir 100 kg, kuriem ir augums tur 2 metri plus. Tad šiem te basketbola spēlētājiem vienā gadījumā sanāk 120 gramu olbaltumvielas, otrā gadījumā 200 gramu olbaltumvielas. Tie ir tādam piemēram, tad vienā olā mums ir 6 gramu olbaltumvielas. Tad, lai dienā sakrētu 120 gramus olbaltumvielas, mums būtu 20 olas jāpēd. Un tā katru dienu. Nevis vienu dienu, bet katru dienu, lai varētu kompensēt nepieciešamību ar olbaltumvielām. Protams, nevienam no jums neiesaka dienā ēst 20 olas. Bet tas ir kā piemērs, kā mēs viņus varam savākt. Nākušajā slēdā es jums arī parādīšu dažus piemērus no uzturu, kur mēs viņus varam redzēt. Kad vēl, ja mēs nesportojam profesionāli, mēs varētu pieturēties pie lielākām devām ar olbaltumvielām, tad ir tajos gadījumos, kad mēs slimojam, ja nu mums ir kaut kādas traumas, vai mēs cenšamies notievēt. Kāpēc, ka mēs cenšamies notievēt, mēs ieturam liels olbaltumvielu devus, citreiz ir dzirdējuši šīs olbaltumvielu diētas, lai mums maksimāli būtu spēja saglabāt muskuļu masu. Tātad, ja mēs ēdīsim maz olbaltumvielas un ļoti drastiski tievēsim, mēs zaudēsim daudz muskuļus. Zaudēsim daudz muskuļus, mūsu vielmaiņa paliks lēnāk. It kā mēs esam zaudējuši svaru, bet mēs varēsim ēst vēl mazāk kā iepriekš, lai noturētu šo mazāko svaru. Tā kā, ilgtermiņā atkal šis mērķis mums tad nestrādās. Kas vēl? Ļoti svarīgi ir sadalīt šīs olbaltumvielas visas dienas garumā. Lai nav tā, kā es teicu pašā sākumā, kad atnākam mājās, beidzot tiekam pēdienu, uztaisīsim tur milzīgi gaļas gabalu, vai nu kādam tas ir steiks, vai kādam tās ir desiņas, vai jebkas, kas no olbaltumvielām tiek apēsts, vai izcepsim tur 3 olas un pieliksim klāt mozzarella sieru un vēl biespienu, un apēdīsim vienā ēdienreizē 100 gramus olbaltumvielas. Bet ķermenim ir kaut kādi limiti, ko mēs varam, ko mēs nevaram pārstrādāt. Un tie limiti ir apmēram 40 līdz 40 būs tāds vidējs, ja mums ir 100 kg un gari cilvēki, tad tur līdz 60 gramiem vienā ēdienreizē. Savādāk visi šie te salīdzinoši dārgie pārtiks produkti, jo olbaltumvielas ir dārgākas nekā citi pārtiks produkti, mēs ļoti primitīvā veidā vienkārši izdarīsim ārā nepārstrādātas. Un tad sanāk tāda izšķērdība, kas liekas apgrūtinājums ķermenim, bet bez kaut kādas pievienotās vērtības. Šeit ir daži piemēri. Ja mums ir, piemēram, 50 kg aktīvs cilvēks vai 80 kg aktīvs cilvēks, cik daudz olbaltumvielas dienas laikā būtu jāpēd, un tā dēva ir 1,2 grami plus mīnus uz ķermeņa masas kilogramu. Jūs redzat, ka dienas laikā ir diezgan jādomā, kā mēs atradīsim šīs olbaltumvielas.
Labi, 50 kg aktīvam cilvēkam tas ir daudz vieglāk, bet tik un tā, bieži vien 50 kg aktīvs cilvēks nemaz negrib tik daudz dienas laikā ēst. Un arī šī gadījumā ir jāpēd padaudz olbaltumvielas, jo tā nav pilna ēdienkārta, tā ir vienkārši lietas, kas saturēs olbaltumvielas, tad tur vēl ir citas lietas, ir jāsakombinē. Savukārt, ja mums cilvēks paliek lielāks, smagāks, kas jau tāds vidējs rādītājs, es teiktu, sievietēm 65 plus kilogrami, vīriešiem, es teiktu, 80 plus kilogrami būs vidēji. Tad man ir daudz cilvēku, vīrieši, kas saka, 100 kg tas nav vīrietis, tad tur jābūt ir vismaz 100 plus, un cilvēks ir augumā 1,70 m un fiziski neaktīvs, un tie 100 kg absolūti tur neizsās labi. Bet arī ir kaut kāda tāda iegājies tāds teiciens, un tur ir bieži vien nopietnas arī veselības problēmas pie tiem 100 kg un neaktīvu cilvēku. Bet šeit mēs redzam, ka ļoti daudz dažādu produktu. Es tagad nesaukšu, es esmu mazliet, mums vēl ir divas lietas obligāti jāizrunā, un laiks iet uz beigām, bet jūs redzat, ka ir pagrūti. Tātad pāršaugos mēs varam atrast, piemēram, rīsu ar melnām pupām, ir laba kombinācija. Kādam patīk meksikāņu ēdienu, jūs pamanīšu, varbūt visos burrito viņi parasti kombinē pupiņas pāršaugus kopā ar rīsiem. Tātad diezgan labs olbaltumvielu avots. Viss filē ir tāds standarts, apmēram 18-23 gramu ar olbaltumvielām. Nu, tīri, piemēram, ja kāds no jums ir 100 kg sportists, no cilvēks, kurš ir fiziski aktīvs, tur, nezinu, 2-3 reizes nedēļā aiziet uz treniņiem un grib palielināt muskuļu masu, dienas laikā būtu jāpēd apmēram 10 vistas filēs. Bet ir darbs, ir treniņš, nu, tas ir ļoti grūti izdarāms, tas nav mums tik viegli. Protams, šīs lielās devas ne visiem ir vajadzīgas, bet, nu, gan jau arī kāds no jūsu loka, kas šobrīd klausās, ir pieslēgušies, ir ar nepieciešamību apēst lielākas olbaltumvielu devas. Tad par taukiem. Tauki ir ar enerģiju bagāts avots. Tātad mums ir ļoti daudz taukos enerģiju. Un bieži vien cilvēki domā, ka tauki tie ir tie sliktie, jo, ja ēdam daudz taukus, paliksim rēsni. Būtībā tas ir mīts. Ja mēs ēdīsim par daudz kalorijas, mēs paliksim rēsni. Mēs varam apēst taukus mūsu kaloriju normās, un mums svars absolūti nemainīsies. Kaut kā mēs visu dienu būsim ēduši tikai taukus. Tam, protams, būs citi blakus efekti, bet problēma ar to nebūs. Gan jau kādam jums arī ir kāds pazīstams, kurš ēd tikai speķi, izsās absolūti normāli, nav nekāda veselības problēma, kaut gan visi zinām, ka speķis varbūt nav labākie tauki, jo tie ir piesātinātie tauki, ir sliktie tauki, citiem cilvēkiem veicina sliktā holesterīna ražošanos, tā saukto, un tā. Taukus mēs varam iedalīt arī labie un sliktie. Sliktie ir piesātinātie tauki, kas būs piena tauki, gaļas tauki. Tos nevajadzētu ēst vairāk kā 10% dienā no kopējās enerģijas. Tad mums ir labie tauki. Olīveļa, jūras zivis, rieksti, sēklas, produkti, kuros mēs varam atrast labos taukus. Viņi saucās nepiesātinātie tauki, taukskābes. Ja mēs šodien vairāk nerunāsim, bet tie ir tā zināšanai, kur varam atrast un ka viņus noteikti vajag. Sevišķi cilvēki, kas cenšas tievēt vai pārspīlē ar tievēšanu, tad reiz atsakās no taukiem pavisam un tādā veidā ietekmē savu veselību daudz, daudz sliktāk nekā labi ietekmē. Kas vēl un ko ir viegli atcerēties, un cerams, ka visi pēc šīs lekcijas atcerēsties, mēs bieži vien runājam par dažādiem vitamīniem, un tad mums ir ūdenī šķīstoši vitamīni, taukos šķīstoši vitamīni. Tad vienīgie taukos šķīstošie vitamīni ir A, D, E un K. Un, ja mēs skatāmies no otras puses, mums sanāk vārds keda. Mums Latvijā ir ļoti viegli atcerēties visus taukos šķīstošos vitamīnus. Tad tāds viens tipisks piemērs, ka jau kāds arī no jums ir dzēris svaigi spiesto burkānu sulu, un tad gan jau arī ir bijusi situācija, ka kāds piedāvā, vai tur nevajag pielikt klāt olīveļu, vai kaut kādas sēkliņas, vai ķirģu sēklēļu, vai vienalga kādu taukvielu. Tā doma ir tāda, ka vitamīns A mums ir burkānos, kas ir beta-karotīns, kas ir šī A vitamīna tāds prekursors, ja no tā viņš var izveidoties, bet lai ķermenis viņu spētu optimāli uzņemt, mums ir vajadzīgi tauki. Un, ja mēs šo burkānu sulu dzeram tukšā dušā, tad ir vēlams pielikt klāt kaut kādas taukvielas. Ja mēs dzeram burkānu sulu, mums klāt vēl ir vesela porcija ar ēdienu, tad tur visticamāk būs tauki, nav obligāti jāpalīdz klāt kaut kas sulai. Bet, ja tā ir tukšā dušā izdarta sula, tad, mans ieteikums būtu pielikt klāt tomēr kādu taukvielu, lai mēs to burkānu sulu uztaisam tādu daudz efektīvāk nekā vienkārši oranžu ūdeni.
kur vēl ir liels bonus taukiem viņa paildzina gramošanas procesu. Iepriekš devu piemēru ar cilvēku, kas dienā var apēst 10 ābolus un pēc tam vēl ēst visas pārējās ēdienreizes. Ja mēs tiem pašiem āboliem pielikt klāt riekstu sviestu, tad tiktu apēst mazāk ābolu un sāta sajūta arī saglabātos daudz ilgāk, jo tauki bieži vien pārstrādājas 2-3 stundas. Ja mēs ēdam taukainas ēdienas, mums īsti negribas tik daudz ēst. Tad tauku olbaltumvielas bieži vien tie, kas visu laiku ir izsalkuši, pamainot uz taukiem un olbaltumvielām, mēs varam remdēt šo te izsalkumu. Ka nav tā sajūta, ka visu laiku jāmeklē, kur ir kārtējs batoniņš vai kaut kāda sauja ar konfektēm, vai šobrīd piparkūks vai mandarīnu, kādam vienu pēc otra, pieliekot klāt taukus. Tas sajūta ir tāda, kad parādās kaut kāds sāds. Labi piemēri no taukiem, tie cilvēki, kas zina, ka viņi grēko ar taukiem un ir grūti, tad varam kā uzturu bagātinātāju vienu ēdamkarotu lincēku leļu vai labu olīveļu, kas ir ekstra virģina, 2 reizes dienā vai pieliekam pie saviem salātiem, nezinu, sagriezt tomātus, un tad tieši uz to uzliekam savu vienu ēdamkarotu ar olīveļu vai pat 2, un zinām, ka tā ir tā tauku, tas tauku daudzums, ko būtu vēlams dienas laikā mums vismaz apēst. Arī kaņepes sēkla leļa ir laba minētās jūras zīves, avokādo, riekstu un sēklas. Par riekstiem sēklām arī īsts komentārs. Bieži vien tur, ja skatāmies kāds uz kalorijām, tur rādās ļoti, ļoti daudz kalorijas. Bet ar riekstiem sēklām ir tā, ka mēs bieži vien viņus ēdam steidzami, īsti nesakožļājam, aiziet uz labierīcībām, tur daļa no tiem riekstiem arī mums tādi puspārstrādāti iznāk ārā, līdz ar to arī tās kalorijas, kas tajos riekstos bija paslēptas, līdz galam neuzsūcam. Par sliktiem taukiem jau minēja piesātinātie tauki. Tad nav tā, ka mēs pavisam no viņiem varam izvairīties, sevišķi Latvijā, ka mums ir daudz sieru uzturā, krējums mums ir ļoti bieži uzturā, tur visur būs sliktie tauki. Tas nenozīmē, ka nekad, tu nevajadzētu vairāk kā 10%. Majonēzi ļoti daudziem latviešiem ļoti, ļoti patīk uzturā, viņi liek klāt. Bet tas ir tas produkts, ko nevajadzētu aizrauties, jo viena ēdamkarota ar majonēzi būs vairāk kā 100 kalorijas bieži vien. Un 100 kalorijas ir vesela vistas filē. Tātad viena ēdamkarota ar majonēzi vai vesela vistas filē. Un tā mēs vienmēr kaut ko varam iemainīt. Nav jāiet galībās, ka mēs tur katru salātu lapu tagad domājam, ko un kā. Bet tie cilvēki, kuriem varbūt mazliet ir jāpiedomā, pamainot tādas mazas lietas, mēs varam daudz ko atrisināt. Šeit ir tādi daži uzkodu piemēri, kas varbūt iespējams kādam no jums noderīgi. Visiem cauri neiešu. Bet sastāvam neiešu cauri visam riekstu sviestu, banānu, medus, sviestmaizi. Tātad bieži vien Latvijā mēs arī ēdam riekstu sviestu ar maizi. It kā tas riekstu sviests ir parādījies, bet tādot ar maizi ir tāda sajūta, ka viņš ir ļoti ķepīgs, tāds ne īsti baudāms, bet pamēģinam pielikt riekstu sviestu klāt pie salātiem, pie putras. Ābols ar riekstu sviestu iet ļoti labi kopā, viņš ir sulīgs banāns. Burkāni ļoti labi iet kopā ar riekstu sviestu. Tās var būt labas uzkodas kādam, kas pa dienu. Nezinu, ilgi sēž ofisā, burkāni riekstu sviestu stāv ofisā, viņš nebojājās, burkāns var no rīta paņemt līdzi. Ļoti labi uzkoda. Tiem, kam kalorijas nav liela problēma, varam droši ēst ar banānu vai ar ābolu, kur atkal būs vairāk kalorijas, bet tā mums nav problēma. Mūslī batoniņus uztaisīt pašiem ir ļoti elementāri. Tas prasīs pusstundu varbūt. Varēs uztaisīt batoniņus visai nedēļai, ielikt viņus somā, paņemt līdzi darbā, ielikt atvilknē mašīnā. Viņi nebojājās ielikt tās sastāvdaļas, kas pašiem patīk. Tur tumšā šokolāde, lazdu rieksti, varbūt žāvēti kaut kāda augļi, auzas, medus vai riekstu sviests un ķirbju sēklas. Būs daudz, daudz labāk un daudz, daudz lētāk alternatīva nekā jūs varat nopirkt veikalos. Par augļiem riekstu sviestu minēju, mazas tortillas ar tītaru vai sieru, žāvēt rieksti, jeb augļu miks, dažādas granolas, kas ir muslī kopā ar bezpiedā grieķu jogurtu, kur nepārspīlam ar granola, bet pieliekam mazliet, tur var piebērst klāt vēl kanēli vai kakao pulveri, ļoti labas opcijas. Krekeri ar sieru nūjiņām, kas Latvijā mums ir kādam, kuram varbūt ir jāuzmanās no kalorijām, sieru nūjiņi ar kādu no dārziņiem, vēl varam pievienot klāt humus. Ir humus, piemēram, kurā ir vairāk olbaltumvielas, tā būs labāka alternatīva. Rīsu galeta ar iekšā sviestu tumšo šokolādu. Rīsu galets arī ļoti laba alternatīva, piemēram, maize vai rīsu galeta. Rīsu galetā uzreiz ir daudz mazāk kalorijas, bet sajūta līdzīgi, ka mums ir kaut kāda tāda kā sviesta. Un noslēdzošais slaids, pirms jūs visi uzdodat daudz jautājumus, ir par šķidrumu. Kā jūs minējat, es ceru, ka jums ir visiem kaut kāda krūze vai tēja vai ūdens.
ko jūs ik pa laikam padzeraties, ne tikai klausoties mani, bet ikdienas laikā. Ļoti daudz cilvēku par to grēko. Uh, Ko dara mūsu ūdens? Pirmkārt, viņš piedalās ķermeņa temperatūras regulācijā. To mēs izteikti varam redzēt sportojot vai skrienot uz trolejbusu, kur kavējam, vai autobusu. Mazliet paskatām, sākam svīst, ķermenis ir sakars, lai viņš atzīst, viņam ir jāsvīst. Tātad viņš, lai sevi atdzesētu, mēs sākam svīst, mēs zaudējam daudz šķidrumu. Nosaka šūnu fizikālās īpašības. Gan jau kāds redzēs, cilvēks tūskains, tātad ūdens par daudz uzkrājās, ļoti sauss, tāds kā izžūs cilvēks, tātad tās ir tādas hipertonisks, ne, bet hipotonisks šūnas, un tad ir izotonisks, gan jau visus trīs vārdus esat kaut kur dzirdējuši, tas izotoniskais būtu tāds ideālais balans. Izvada vielmaiņas gala produktus. Jūs redzat šos te celtenās krāsas indikātors, tie ir urīna krāsas indikātori, kas īstenībā jums ļoti labi var pašiem palīdzēt testēt to, vai jūs esat izdzēruši pietiekami šajā dienā vai par maz. Tātad, ejot uz labierīcībām, toltē jūs redzat ļoti piesātināts krāsas un jūs nelietojat, pieņemsim, B3 grupas vitamīnus, jums nav kaut kādi medikamenti, kas spēj iekrāsot vai kaut kādu multivitamīnu kompleksu. Tad tas ir ļoti labs rādītājs, lai redzētu, arī Amerikā studējot, mums bija ļoti, ļoti bagāta universitāte ar milzīgiem resursiem, un arī toties bija šie urīna krāsas indikātori, un bija pierakstīts, ja urīna krāsa atbilst šai, lūdzu izdariet stundas laikā vismaz 3 glāzes ar ūdeni. Ja ir šāda krāsa, pietiks tur vēl pusglāze ar ūdeni, būs pilnīgi pietiekoši. Bet ļoti labs indikators, lai katrs noteiktu savu to aptuveno daudzumu. Kas vēl šķīdina barības vielas, tātad nodrošina vielu transportu gan zārņu traktā, gan arī ar asins palīdzību. Un diezgan daudz cilvēki ir dehidratējušies. Tas vidējais varētu būt 2 litri dienā, bet, ja jums ir kaut kāda fiziska aktivitāte, tas daudzums var pieaugt diezgan līdz 3-4 litriem dienā. Tā, tas no manas puses arī viss. Kā es minēju, ļoti ātri un ne ļoti specifiski, bet ļoti grūti pateikt, kas jūs esat pa auditoriju, kam interesē. Bet tagad ir tas brīdis, kad jūs varat noteikti uzdot kaut kādus jautājumus, un es centīšos uz viņiem atbildēt. Es skatos, ka čatā nav neviens jautājums, bet varbūt kādam ir kaut kas sāk parādīties. Tā ir ļoti labs jautājums. Es varbūt tos jautājumus darīsim Jāntā, lasīšu skārīt, un tad es vienkārši, tad būs arī jums vieglāk vienkārši atbildēt. Tad attiecīgi čatā ir jautājums par to, kad pēc treniņa ap 20. ap 8. vakarā ir ok ēst gaļu ar salātiem un, piemēram, rīsiem, un pie apstākļa, ka gulēt iet 11. Vai tas būtu normāli? Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un tāda standarta situācija cilvēkiem, kas pēc darba sporto. Ja treniņš ir bijis vairāk uz spēku un mazāk uz kaut kādu, piemēram, augstas intensitātes, ar kaut kādu intervālu treniņu, tad noteikti šāda opcija ir laba, jo viss, kas tiek minēts gaļa, salāti un rīsi, 2-3 stundu laikā noteikti paspēs pārstrādāties un neradīs kaut kādu vēdera diskomfortu. Un pēc treniņa būtu jāpēd, lai mēs varam labāk atjaunoties, jo to treniņa efektivitāti mēs varam uzlabot vēl ar uzturu. Šodien nebija laiks par to runāt, bet tas ir viena no lietām, ko mums vajag darīt. Tie rīsi, tur ir jautājums, ja, piemēram, ir ar svaru problēmas. Es tagad negribu, es jūs redzu, es nezinu, bet tad, pieņemsim, tajā gadījumā rīsus varam pat ņemt nost, vai rīsus atstāt daudz mazāk, nekā mēs ēstu pusdienās. Vairāk dārzeņi, salāti, gaļa, arī vakarā vairāk, bet, piemēram, graudaugu vakaros mazāk. Ja ar svaru nav problēmas, vai pat ir jāpiedomā, tad tie graudaugi ir labs risinājums. Nākšais jautājums. Nākamais jautājums ir, kā varētu uzņemt svaru tieši ar ēdienu? Jā, arī ir tā, ka tā nav tik tipiska problēma, bet tiem, kam tā ir problēma, viņi ir grūtāki, jo bieži vien liekas, ka uzņemt svaru jau tur vispār nav problēmas, bet tiem cilvēkiem, kam ir problēmas ar svaru un viņi gribās palielināt, tad tur ir jāpiedomā. Ko parasti iesaka darīt? Tā kā, pārēsties arī negribās, milzīgas porcijas ēst negribās, parasti iesaka biežākas, vairākas uzkodas un nerada apslēpt šo te kaloriju daudzumu šķidrumu veidā. Pieņemsim tās pašas minētās augļu solas, tad taisīt smūtijas,
kokteļus, kuros varam atkal ielikt, tur, nezinu, kaņepju sēklas, grieķu jogurtu vai biespienu, pielikt klāt kaut kādu sulu, pieliekam klāt vēl kādas sēkliņas, ogas, augļus un uztaisīt kokteili, kurā varbūt ir 500-600 kilokalorijas, kas ir ļoti daudz. Un tādu dzērienu, tādu pudeli vai glāzi izdzert ir salīdzinoši daudz, daudz vieglāk nekā jums uz šī stāvēt visu šī porcija. Mums ir daudz vieglāk sakombinēt tad gan ēdienu, gan šādus tad dzērienus. Uh, Jā, tā. ja ir augsts holesterīna līmenis, vai ir kāds ieteikums, ko vairāk ēst šādā gadījumā? Jā, tādas tipiskas problēmas. Ar to holesterīnu ir jāsāst, cik viņš ir paaugstināts un vai tā nav iedzimta problēma. Ja viņš ir ļoti paaugstināts, tad nu, tur, diemžēl, ir medikamenti. Ja viņš ir mazliet paaugstināts, tad viena no lietām ir, mēs uzturā cenšamies likt vairāk šķiedrvielām bagātas ēdienas. Tur ir šķiedrvielas dienā jāpēd no 50 līdz 60 gramiem. Ja kādam tas ir aktuāli un interesanti, jūs varat paskatīties dažādas pārtikas aplikācijas, kurās jūs varat nedēļu vai 10 dienas vienkārši pierakstīt, kā jūs ēdat. Un tā aplikācija diezgan smalki pēc tam visu analizē. Jūs varat redzēt, kas jums pietrūkst, kas nepietrūkst. Ja redzat, ka tā saprašana nav, ieteikti vērsties pie uzturu speciālista, kas tas nav jādara mūžīgi, tas nav tā kā iet uz treniņiem, bet tas uzturu speciālists var ievirzīt varbūt tos pamatus, lai sanāk labāk. Tad šķiedrvielas līdz 50 gramiem dienā. Otrs, mēģināt atrast vairāk omega-3 augstskābes. Tad tās var būt jūras zivis. Tās var būt līnsēklas, kaņepju sēkla eļļa vai kaņepju sēkla pulvers, kas arī var palīdzēt. Plus vēl mēģināt palielināt fiziskās aktivitātes, kas ilgtermiņā var palīdzēt pie šī tēma. Runājot par fiziskām aktivitātēm, vai staigāšana arī skaitās pie fiziskām aktivitātēm? Un te es varbūt gribētu piebilst, jā, kāda veida intensitātes staigāšana. Jā, es pāris gadus atpakaļ man bija intervija žurnālā Ievas stāstu, un es pēc tam dabūju pa kaklu no saviem kolēģiem universitātē, kad es teicu, ka nojošana un staigāšana jaunām sievietēm es neuzskatu par fiziskām aktivitātēm. Bet tur ir svarīgi, kādā intensitātē ir šī aktivitāte un cik ilgi. Ja, tāda staigāšana, viņa parasti ir mērena, mums pulss, jūs zināt, mums visiem ir pulss, gan jau daudziem mums ir gudrie pulksteņi, kas citreiz parāda, kāds tas pulss ir, ja tas pulss saglabājas diezgan zems, tad, nu, lai mēs sāktu dedzināt kaut kādu uzturvielu, piemēram, pie zema pulsa mums degs tauka, pie augsta mums degs ogļhidrāti, tad mums tā zemā pulsa, jeb staigāšanas aktivitāte jāveic no stundu, pusotru, kas īstenībā nav līdzvērtīgi, piemēram, pusstundas skrējienam vai braucienam ar riteņu, un arī skriet mēs visu nevaram, kādam varbūt ir problēmas ar locītām vai liekais svars traucē. Tad ritenis ir laba alternatīva, peldēšana ir ļoti laba alternatīva. Tiem pašiem īstenībā, kam bija problēmas ar holesterīnu, tāda ilgstoša, vienmērīga peldēšana var būt labs risinājums, kas palīdz labāk šos te taukus izmantot kā enerģiju. Kādi būtu jūsu ieteikumi, ja treniņš beidzas vēlu vakarā, principā uzreiz jāiet gulēt, vai tas būtu pareizi vispār nēst tad tajā vakarā un tad nākamajā rītā uzņemt bagātīgas brokastis? Ir atkal jautājums, kāda veida treniņš. Ja tas vairāk būs spēka treniņš, tad es tomēr ieteiktu apēst kaut kādu viegli uzņemamu olbaltumvielu. Kas būtu viegli uzņemama olbaltumviela, tad tur var būt dažādi produkti, kas ir visbiežāk ir piena olbaltumvielas. Tagad pārtiks veikalos ir ļoti daudz dažādi proteīna dzērieni, tas pats piena spēks, arī baltiem tagad parādījies kaut kāds cits ir, un tie nav vienīgie, tur ir arī proteīna pudiņi, jogurti, kas stundas laikā pārstrādāsies un nodrošinās to, ka tas treniņš atkal mums iegūs daudz lielāku nozīmi, jo pēc treniņa ir svarīgi pirmajās 3 stundās apēst kaut kādu veidu olbaltumvielu, lai mēs varētu maksimāli palielināt šī treniņa efektu. Tā kā jūs jūs visi esat darba cilvēki, kuriem nav tā, ka jūs guļat, trenēties un ēdat, tad jums iespējams ir ļoti limitēts laiks, ka jūs varat aiziet uz treniņu, lai būtu tas lielākais iegūms, tad būtu jāsaliek kopā ar ēdienu. Tad tās brokastis jau būs krietni laiku pēc, un tad tas nebūs pareizākais. Un ar ko bezpiedevu grieķu jogurts atšķiras no citiem bezpiedevu jogurtiem?
Visbiežāk tas ir olbaltumvielu daudzums. Tas, ko es esmu pamanījis Grieķu un Īslandes jogurtam uz 100 gramiem, ko jūs arī veiklā varat paši paskatīties uz 100 gramiem produkta, cik daudz ir olbaltumvielas. Kā es iepriekš minēju, tās olbaltumvielas daudziem ir problēmas savākt. Un tad daudzos jogurtos, arī tajos pašos grieķu jogurtos, ne visos ir daudz olbaltumvielas. Ir tādi, kuros uz 100 gramiem ir, pieņemsim, 2 grami olbaltumvielas. Bet tas tāds labs daudzums būtu 8 līdz 10 gramu olbaltumvielas 100 gramiem. Tā ir tā pievienotā vērtība, kāpēc viņš varbūt ir tāds izcēlts bieži vien. Tad tas nozīmē, ka mēs tomēr sekojam līdzi nevis uzrakstam grieķu jogurts, bet vienkārši apskatāmies katra jogurta sastāvu un lai tur būtu pietiekoši olbaltumvielu daudzums, ja? Jā, nu tas būtu tas, uz ko es skatītos. Ne visiem viņas vajag tās olbaltumvielas, bet, kā jūs minējat, tad daudziem tā ir problēma. Mhm. Ir populāri mūsdienās ieturēt tādu kā bada periodu, vēl viņu sauc par fastingu. Tad šeit arī mums webināra dalībnieks jautā, ēst periodā no 1 līdz 7, nu, kaut kādos konkrētos periodos ēst un tad nēst, vai šādam dzīves stilam ir kādas negatīvas sekas? Jā, tad šīs diētas sauc par fastingu, jeb pārtraukto badošanos. Angļu valodā viņš ir intermittent fastings, un tur tie režīmi ir dažādi. Populārākais ir 16, 8, tātad 8 stundas ēdam, 16 stundas nēdam. Uh, Esmu diezgan skeptisks pret šo režīmu, ceļš jums kā darba cilvēkiem, nu, arī man, tad sanāk tā, ka mums ir sākās darba dienas sākumā mums vajag enerģiju. Mums smadzenēm vajag enerģiju, mums nervu sistēmai vajag enerģiju, un arī kustībām vajag enerģiju. Ja mēs no rīta viņus izlaižam, šīs te brokastis, mēs tās pagāles no rīta ugunskurā neiemetam, mums īsti nav, mums ir jāņem kaut kādas rezerves. Okay? Tiem, kam liekais svars, nu iespējams kaut ko mēs varam paņemt no rezervēm, bet mums jau uzreiz gribās vairāk ēst tajās reizēs, ka mēs varam apēst. Nākošais, mūsu ēšanas loks beidzās, pieņemsim, 6, mēs sākām 10 ēst, un tad beidzam ēst, pieņemsim, 6. Bet 5 vai 6 mums beidzās darbs, un tikai tad mēs dodamies uz savu sporta nodarbību, pēc kuras mums atkal būtu ļoti vērtīgi, ka mēs ieliekam apakaļ īstos produktus, lai ķermenis spēj atjaunoties, bet mūsu loks jau ir beidzies. Tādā tipiskā ikdienā ir ļoti grūti tā praktiski ielikt šīs te 8 stundas, kad var ēst, kad var neēst. Cilvēks, kas, nu, manā skatījumā tā varētu būt laba diēta tādai tipiskai, varbūt, mājsaimniekam. Bet cilvēki, kas ir diezgan fiziski aktīvi, un mūsdienās tas dienas režīms daudziem sākās 7 un beidzās 11 vakarā, un citreiz ne tad vēl nebeidzās. Manuprāt, diezgan sarežģīti īstenot to, un, nu, lai neizraisītu kaut kādu emocionālu stresu tajos brīžos, kad nevarēs. Daži pētījumi uzrāda diezgan labus rezultātus, ka labāk deg tauki. Ilgtermiņā atkal uzrāda, ka beigās veicina pārēšanos tajos brīžos, kad drīkst ēst. Un jāatcerās, ka jebkurš cilvēks ir diezgan slings pēc būtības. Tāpēc man, piemēram, patīk bieži vien strādāt ar sportistiem, jo sportisti ir diezgan mērķiecīgi, bet arī līdz kaut kādam brīdim, kamēr viņiem ir mērķis priekšā. Ikdienas cilvēkam mēs ēdam, mēs ejam ciemos, negribās taču visu mainīt, ir ļoti grūti. Tā kā, nu jā, tādā perfektā režīmā uz to intermittent fasting ieturēties būtu diezgan grūti daudziem. Sakiet, lūdzu, kādas būtu olbaltumu vielu alternatīvas piena produktiem? Saprotu, šeit cilvēks būtu piena produktus tā kā, nu, nēd, kas būtu tad Jā, alternatīva. tur var būt iemesli dažādi, bet tad atkal ir jāskatās uz to, vai, nu, ko mēs nēdam. Ja tas ir vegāns vai veģetārietis, tad gaļa arī mums atkrīt. Vienīgi gaļa mums ilgāk sagramosies pēc tāda treniņa. Bet ir arī augu valsts olbaltumvielas, ir sojas proteīna dzēriens, un tad iespējams mēs ņemam sporta uzturu. Ja tas ir pēc treniņa un uzreiz jāiet gulēt, pieļauju, ka tāda treniņa nav katru dienu, tad tās varbūt retas reizes, ka varam izmantot šādu te opciju, ka tur ir vai nu augu valsts proteīns, kas ir parasti viņa rīsi kopā ar, piemēram, kaņepes sēklām vai zirņu proteīns. Viņi ir samalti, viņi ir mazliet vieglāk uzsūcās, ne tik ātri kā piena olbaltumvielas, bet arī labāk nekā, ja mēs ēstu zirņus vai lēcis, kur tas pārstrādes process būtu diezgan garš.
Tā kā, nu, tās varētu būt tās alternatīvas. Ja gaļa der, tad gaļa arī, bet nu, tad tā būs putnu gaļa, kas vieglāk pārstrādājās un ir mazāk taukaina. Ja nu visur, kur būs tauka klāt, tad ir īstas laiks līdz miegam, tad tā var būt problēma. Mhm. Paldies, liels! Skatos, ka jautājumu vairs nav. Tad, nu, teikšu lielu paldies jums, Jāni, un es ceru, ka šīs 40 minūtes bija vērtīgas un vērtīgas visiem klausītājiem, un šī iegūtā informācija ne tikai paliks mūsu prātos, bet mēs arī viņu izmantosim, pielietosim praksē. Tad, uz atvadām arī visiem novēlēšu attiecīgi izmantot šīs te jaunās zināšanas. Paldies! Paldies visiem un veiksmīgu dienu!